patīk melnais humors. Viņas jociņi ir neatkārtojami. Draudzīga un ļoti radoša meitene. Viņai ir kolosālas idejas. Viņa neliekuļo. Elīna. Caca. Kā uz viņu paskatās, tā viņa uzsmaida. Viņa ir ļoti dāsna un izpalīdzīga. Ja tev kaut kas trūkst, aiziet pie Elīnas un viņa labprāt palīdzēs. Viņai patīk radošie darbiņi. Inga. Grupas biedri saka, ka viņa ir skaļa, ar skaļu balsi. Viņa ir arī atraktīva un prot koriģēt bez kompleksiem. Tieša. Pateiks visu, ko domā acīs un vēl pa virsu. Blondīnīte. Kaspars. Kašpis. Kas par? Kas pret? Grupas biedriem Kašpis saistās ar dzelzbetona sienu, cementu un datoriem. Daži uzskata, ka viņam vajadzīga dāma pie sāniem. Kāds viņam novēl? Elpo vecīti. Sintija, kuru dēvē arī par Sinču un Blondo. Grupas biedri saka, ka viņa ir visatvērtākā bitīte, un viņas trešo iesauku kāds atcerēsies visu mūžu. Sinča ir saprotoša un ar gariem matiem. Laura. Lauriņa. Grupas biedri saka, ka viņa ir klusa, tomēr jautra, jauka, izpalīdzīga un smaidīga. Kāds ir pamanījis, ka viņai uz galvas ir brūni mati. Kopumā pozitīva. Žanis. Ev graudiņ. Šis vārds izsaka visu. Koju karalis. Var pasmieties gan ar viņu, gan par viņu. Grupas biedri atzīst, ka reizēm nesaprot Žaņa valodu, un tomēr viņš ir visnotaļ skaļš un atraktīvs. Žanis ir jautrs pacants. Vai zinājāt, ka viņš ir Vilpūkas mafijas biedrs? Renārs. Runcis. Viņam īpaši nepatīk apmeklēt skolu, un tomēr viņš ir gudrs, asprātīgs un galvenais jau draudzīgs. Daži uzskata, ka viņš ir tintes mēbele. Santa. Jau kopš 1. kursa iegūs iesauku Dišuks. Dišuks ir ļoti gudra. Prot protestēt. Jā, tas viņai labi sanāk. Dažreiz nevar viņu apklusināt. Balītē! Anita. Ančuks. Ance. Olā! Padodiet mikrofonu, lūdzu. Grupas biedriem Ančuks saistās ar klusajiem ūdeņiem, bet atcerieties, ka tie vienmēr ir tie dziļākie. Anita ir nopietna, draudzīga un arī izpalīdzīga. Dace, jeb Dacīte. Daudz viņu mēdz dēvēt par Dačuku. Viņa ir punktiņu operatore, vienmēr saprotoša un sabiedriska. Grupas biedri uzskata, ka viņa ir bišu mātes labā roka. Nu, gudra meitene. Dažreiz no viņas tādi teksti nāk ārā, ka pusstundu jāsmējās. Un šeit abas ar Martu. Gluži kā dvīnītes. Un ja jau sākam runāt par Martu, tā tad Martiņ, klorītis! Kedu meitene. Grupas biedri uzskata, ka viņai ir skaista balss. Urļiks. Pozitīvs cilvēks ar jautru dabu. Atraktīva blondīne. Zanda. Visi kā viens uzskata, ka Zanda ir ballīšu mašīna, meitene, zvērs. Nu, viss, ko vien var savienot ar vārdu ballīte. Balītē! Kādam viņa ir mīļa un superīga, bet citam nedaudz nejauka, bet tikai nedaudz. Tāda ašā meitene. Viņas smiekli fascinē. Zane. Zančelīna. Festers. Tev jau patīk. Izmet tādas frāzes, ka nesmieties nav iespējams. Kopumā traka, ar savām dīvainībņām, bet smieklīga. Grupas jautrības bite. Ar šo dāmīti nekad nebūs garlaicīga. Viņas mīļākais teiciens – stulbais stulbenis. Līga. Ļeiga. Viņai ir mainīgs stiliņš. Grupas biedri saka, ka viņa ir tiešām jauka ar burvīgiem smiekliņiem. Viņa prot sasmīdināt. Viņai patīk daudz runāt, un vēl viņai patīk pumpēt vilcienu riepas. Modīgā meitene. Kitija. Kiča. Viņa ir cilvēks ar savu raksturiņu. To viņa labi prot parādīt. Pieklājīgs, jauks cilvēks.
Daži grupas biedri saka, ka viņa ir klusa darba bitīte, bet tajā pašā laikā jautra. Rolands, Roļiks, Rolando. Grupas biedri uzskata, ka Rolands ir jautrībnieks, kārtīgs puika, kurš vienmēr cenšas apmeklēt skolu. Uz lietām skatās savādāk kā citi. Saprotiet paši, apzinīgs un interesants puisis. Raivis jeb Rīzīs. Kā pats saka, sauc man vienkārši par Raivi. Grupas biedriem Raivis saistās ar nemitīgu pelmeņu ēšanu un mutes virināšanu. Raivis ir jautrs, skaļš, aizmāršīgs un komunikabls futbolists. Dažiem grupas biedriem patīk ar viņu kopā iedzert alu. Ruslana, Ruša, Rusļiks. Viņai patīk playboy zaķi, Umnica. Viņai ir augstākais vidējais vērtējums klasē. Grupas biedri pamanījuši, ka viņa ir labos draugos ar skolas saimnieku. Krievu valoda ir viņas visstiprākā puse. Viņa mīl matemātiku. Uvis, boss. Viņam esot pagari mati. Grupas biedriem patīk, ka savas domas viņš izsaka skaļi. Uvis daudziem saistās ar vārdu ballīte. Viņš ļoti labi prot jokot. Āksts, bet labā nozīmē. Kristīna, Kiķis. Viņai ir ļoti skaists maids. Grupas biedri saka, ka viņa ir pieaugusi un joprojām mēdz būt jautrulīta. Ļoti sabiedrisks cilvēks. Ar viņu ātri vien var atrast kopīgu valodu. Agne, Adžīte, mazā melnā ballīšu beibe. Viņa ir forša, smaidīga meitene, kurai patīk ballēties. Visiem patīk viņas smaids, pozitīvisma iemiesojums. Dažam pat trūkst vārdu, lai izteiktu, cik jauka viņa ir. Viņa stiprā puse – piekdienu vakari. Apķērīga meitene. Jānis, Zutītis. Kluss, bet kad vajag, tad runā. Viņam patīk zīmēt, un viņš gandrīz vienmēr neiztur garo starpbrīdi un aiziet mājās. Un kur nu bez skolotājas Kristīnes? Skolotāji. Audzēkņiem Kristīna saistās ar ekonomiku un daudz stundām. Viņa ir bišu māte. No visa pa druskai. Viņa ir viens interesants cilvēks. Nu, vienkārši Kristīne.